Kā patiesībā darbojās visums? Līdzīgs pievelk līdzīgi. Tas ir viens no visuma likumiem, kas darbojās mūsu ikdienā. Kaut vai tas, par ko mēs domājam, par ko mēs bieži vien mēdzam domāt. Tās ir pozitīvas domas, priecīgas, laimīgas, vai tās ir negatīvas, bēdīgas, vai kāds cits negatīvs sajūtas mūsos, skumjas, un visā citu veidu negatīvas sajūtas, emocijas. Līdzīgs pievelk līdzīgi. Ja mēs domājam par dažādām negatīvu veidām, negatīvu veidu domas, negatīvu veidu sajūtas, tad visums mums dāvās vēl vairāk tāds. Jo mēs jau rādam, ka mums tas patīk. Mēs par to domājam. Mēs tā jūtamies, un mums to vajag vairāk. Bet ja mēs domājam pozitīvs, priecīgs, ja mēs esam priecīgi, laimīgi, pateicīgi, mīlam, izturamies ar mīlestību pret visu mums apkārt esošo, pozitīvas, gaišas domas un sajūtas, tad visums mums dāvās tāds vēl vairāk, par kurām priecāties, būt laimīgiem, ko mīlēt, par ko būt pateicīgiem, jo līdzīgs pievelk līdzīgu. Kas ir tevī, tas nāk no tevs ārā, to tu izstaro. Un tas ir kā magnēts, kas pievelk līdzīgas lietas, līdzīgus cilvēkus, līdzīgas domas, līdzīgas sajūtas, līdzīga realitāte. Tā kā padomājiet par to, mīļiem. Kas jūsu domās, jūsu sajūtās ir vairāk? Pozitīvais, gaišais, priecīgais? Vai negatīvais, bēdīgais, skumjais, dusmīgais un aizvainojums un vispārējais? Nedomāsim tik daudz par problēmām, par satraukumiem, par stresu. Paļausimies uz visu. Paļausimies, jo visums to nokārtos, palīdzēs nokārtot. Tikt ar to galā, bet domāsim vairāk gaišas domas, pozitīvas un gaišas emocijas turēsim sevī. Lai visums zina, ka mēs esam gatavi to saņemt vairāk, ka mums drīkst tādas lietas dot, ka mēs mākam mīlēt, mēs mākam priecāties, mēs mākam būt pateicīgi par to, kas mums ir, novērtēt to, kas mums ir, un dalīties tajā arī ar citiem. Tad visums būs gatavs tev to dot vairāk. Bet ja tu tam neesi gatavs, ja tu esi tikai noskaņots uz problēmām, stresiem, satraukumiem, tad visums tev piedāvās to, uz ko tu esi gatavs pieņemt. Ko tu māki? Kas tev der? Jo tu jau rādi visumam, ka tev svarīgs ir tādas lietas, tu fokusējies uz tādām lietām, ne jau uz priecīgām, vai ne? Tagad tā ir tēma pārdomām.